Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās 2025. gadā, izmantojot pasta balsošanu, nepieciešams izpildīt šādas prasības. Kas var balsot pa pastu? Iespēja balsot pa pastu ir pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Balsot vari, ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 18 gadu vecumu. Tev ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā vai tev pieder nekustamais īpašums. Kas ir nepieciešams? Autentifikācija. Jāizmanto viens no šiem rīkiem – e-ID, e-ID Mobile vai Smart ID. Divas vēlētāju izraudzītas aploksnes. Vēlēšanu aploksne, vēlēšanu zīmes ievietošanai, pasta aploksne, sūtīšanai pa pastu. Pastmarka uz pasta aploksnes. Kā pieteikties pasta balsošanai? Tātad, pieteikšanās jāveic ne agrāk kā 18. aprīlī un ne vēlāk kā 30. maijā. Pieteikšanās notiek vietnē latvija.lv vai PMLP tīmekļa vietnē e-pakalpojumā Vēlētāju datu pārvaldība. Pieteikšanās laikā tev būs jānorāda sava deklarētā dzīvesvieta Latvijā vai īpašums Latvijā. Piesakoties, vēlētājs saņems visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes pašvaldībā, kurā ir deklarēta dzīvesvieta vai reģistrēts nekustamais īpašums, apliecinājuma veidlapu par balsošanu personiski, balsošanas pamācību, ziņas, kas norādāmas uz pasta aploksnes un kārtas numuru pasta balsotāju sarakstā, vēlēšanu zīmes aizpildīšana. Izvēlies vienu vēlēšanu zīmi. Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu, bet, lai paustu īpašu atbalstu kādam kandidātam, aizkrāso ovālu pretī kandidāta vārdam zaļajā lauciņā, lai izteiktu noraidošu attieksmi pret kandidātiem, kas netiek atbalstīti, aizkrāso ovālu sarkanajā lauciņā. Kā nosūtāma vēlēšanu zīme? Tātad ievieto izvēlēto vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Aizlīmēto vēlēšanu aploksni kopā ar parakstīto apliecinājumu veidlapu ievieto pasta aploksnē. Kas jānorāda uz pasta aploksnes? Vēlētāja vārds un uzvārds, vēlētāja kārtas numurs pasta balsotāju sarakstā, ko saņems pēc reģistrēšanās. Tāpat arī norāda, ka sūtījumā ir vēlēšanu aploksne. Izvēlētās pašvaldības vēlēšanu komisijas adrese, kas būs pieejama reģistrējoties. Un tad jāuzlīmē pastmarka, sagatavoto pasta aploksni pēc iespējas drīzāk nosūta attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai. Balsu pieņemšanas termiņi. Pasta aploksnes tiks uzskatīts par derīgām, ja tās tiks saņemtas līdz balsu skaitīšanas sākumam, tas ir 2025. gada 7. jūnijam 20:20 pēc Latvijas laika. Tāpēc lūdzu nosūti savu balsi tūlīt pēc pieteikšanās pasta balsošanai un balsošanas materiālu saņemšanas. Un atceries, ja balso pa pastu, pārliecinies, ka visa informācija ir pareiza, lai tava balss tiktu pieņemta.